Zini ko? Daba teica. Daba teica, ka atjaunošana var būt viens no pilsoniskās iniciatīvas izpausmes veidiem, jeb kustība daru labu dabai. Šodienas epizodē jauno vides reportieru vadībā uzzināsi, kas ir šī kustība, kā tu, iedzīvotājs, vari iesaistīties dabas atjaunošanas procesos, eksperti atbildēs uz jautājumiem par pilsonisko līdzdalību vides atjaunošanā, un vietējie jūrmalnieki izteiks arī savu viedokli par aktuālajām vides problēmām. Pašlaik atrodamies Ķemeru Nacionālajā parkā un uzzinām talkotāju viedokli par dabas atjaunošanas iniciatīvām. Kā jūs ar saviem vārdiem pastāstītu, kas ir dabas atjaunošana? Vismā dabas atjaunošana ir tas, ko mēs šeit šobrīd tieši arī tagad darām. Respektīvi, kaut kādas vietas, kas laika gaitā vai nu cilvēka darbības rezultātā, vai iespējams arī pat dabas procesa rezultātā ir notikuši kaut kādas pārmaiņas, un tā ekosistēma, kas kādreiz ir bijusi, ir mainījusies un mainījusies uz negatīvo virzienu, un tad atjaunojot, mēs vienkārši palīdzam atgriezt atpakaļ to sākotnējo ekosistēmu, lai viss tas, kas tur tajā ekosistēmā dzīvo, viņiem būtu palikt labāk. Tā principā ir tā dabas atjaunošana. Kāpēc jūs esat šeit šodien? Tāpēc, ka mēs cenšamies palīdzēt Igaunijas rūgtlapai. Jums patīk daba? Jā. Vai jūs bieži ejat dabā un palīdzat viņai? Jā. Ko jūs visvairāk darat, kad jūs palīdzat dabai? Es ļoti gribu savākt atkritumus. Es gribu pārvērtēt par visu pasauli. Un es palīdzu aizsargājumiem augiem augt vairāk. Jā, mēs esam jaunie rangeri, un mēs palīdzam aizsargājumiem augiem. Es nākamgad būšu rangers. Kā jūs ar saviem vārdiem pastāstītu, kas ir dabas atjaunošana? Dabas atjaunošana ir process, kurā daba iegūst savu pašu labvēlīgāko un pilnīgāko stāvokli. Un atjaunojam mēs tās vietas, jeb ekosistēmas, kas šobrīd ir degradētas, teiksim, purviem tās ir kļuvušas sausas, vai šī meža pļaviņa kādreiz bija skaista un atklāta, tad viņa aizaug, un tad mēs palīdzam viņai atjaunoties. Kā šādi pasākumi padara dabu labāku? Kā šīs dabas atjaunošanas šis pasākums? Jā. Mēs sakam, ka daba ir tāds savienotais tīkls, kurā jo vairāk dažādi elementi, jo tā dabas daudzveidība ir plašāka un stiprāka. Un līdz ar to daba tādēļ ir labāka, viņa ir stiprāka, jo viņai ir lielākas iespējas izturēt dažādas katastrofas vai dažādas neparedzētas klimata izmaiņas. Tas ir tas brīdis, kādēļ mēs tiešām cenšamies dabai palīdzēt, cik mēs varam. Ko cilvēks varētu darīt, lai palīdzētu dabas atjaunošanā? Cilvēks var darīt ļoti daudz, jo cilvēks savā ziņā ir tas, kas arī ir vainīgs, ka dabai jāpalīdz atjaunoties. Un šodien ir tāds brīnišķīgs piemērs, kur faktiski katrs bija aicināts un daudz ir atnākuši palīdzēt sagrābt zāli, lai nākošajā vasarā Igaunijas rūgtlapi, ļoti rets un unikāls augs, kas Latvijā ir tikai 2 vietās, lai varētu izaugt. Jo, ja tā zāle netiktu nopļaut un sagrābt, viņai būtu grūti izlausties ārpusē, viņai traucēt. Tas tāds ir viens no skaistiem piemēriem. Bet cilvēks var darīt daudz vairāk, viņš var izglītoties un arī būt saudzīgs pret dabu, iet mežā, kā pie saviem draugiem ciemos. Tādi ir tie gaidītie cilvēki mežā un vispār dabā. Kāpēc jūs esat šeit šodien? Tāpēc, ka mēs cenšamies palīdzēt Igaunijas rūgtlapai. Jums patīk daba? Jā. Vai jūs bieži ejat dabā un palīdzat viņai? Jā. Ko jūs visvairāk darat, kad jūs palīdzat dabai? Es ļoti gribu savākt atkritumus. Es gribu pārvērtēt par visu pasauli. Un es palīdzu aizsargājumiem augiem augt vairāk. Jā, mēs esam jaunie rangeri, un mēs palīdzam aizsargājumiem augiem. Es nākamgad būšu rangers. Ko jūs vēl darat rangeru programmas ietvaros? Mēs braucam uz nometnēm, uz Rāznu. Mums vēl tagad ir tāds pieteikums uz Itāliju, bet, protams, es ar Līzbetu esmu pārāk maziņas. Tad tālāk mēs vēl braucam ar laivām gar Slokas ezeru
Un pēdējo reizi, kad mēs tikāmies, mēs bradājām pa purvu taku ar purvu kurpēm. Ja tieši pie izējas es nokrita. Un, kas ir jautrākais, kas ir noticis, kamēr jūs palīdzat tāpēc visām meitenēm? Pacienāju ar brūklenēm. Draudzība. Un dzirdot labus komplimentus. Jauki cilvēki. Jauki suni. Diezgan jauki. Heidija un... Mani sauc Heida, un tu ir Heidija. Martinis. Un Arčīs. Nu, Arčīs un zilais. Un melnais vai kāds zilais. Zilais, paldies. Tu pirms tam pieminēji komplimentus. Varbūt katrs no jums varētu pateikt kaut kādu komplimentu dabai. Jā, es varu. Daba ir viskaistākā lieta, tā mūs audzina, un tu ir dabas māte, kura mūs sargā, un mums ir jāsargā vide. Daba ir ļoti skaista, viņa mums palīdz un nodara visādi. Es parūpētos par dabu, un mēs spēlējam, atraudu nevienu spēli, kad es esmu dabā, un tad mēs ar meitenēm ļoti rūpējamies par viņu. Un, ja nebūtu dabas, mēs arī nebūtu radušies, un bez dabas arī nebūtu dzīvnieki, no kā mēs dažreiz arī pārtiekam, protams. Un jā, tā kā dabu jāsaudzē, un bez dabas nebūs pasaule. Čau visiem, Terēzija. Un es līdz runāšu ar ekspertu Arturu Jansonu par dabas atjaunošanu. Nu, čau visiem. Sveiciens no Jūrmalas jauniešu iniciatīva centra. Pašlaik atrodamies podcastu studijā. Es Rēzija no Jaunie vides reportieri šodien uzdošu pāris jautājumus Arturam. Sveiks, Artur! Sveiki, Rēzija! Sāksim ar parastu jautājumu. Kas tev šodien garastāvoklis? Labs. Šodien brīvdiena. Izgulējies. Ārā nesnieg. Priekš ziemas ļoti labi. Nu tad prieks dzirdēt. Nu tad ķeramies klāt intervijai. Pirmais jautājums. Kā tu ar saviem vārdiem pastāstītu? Kas ir dabas atjaunošana? Nu, laikam jau tas vārds atjaunošana ir ietver atbildi gan izvai. Nu, atjauno kaut ko, kas ir sabojāts, ja tā var teikt, vai ne? Vai iznīcināts, vai daļēji zudis. Nu, laikam jau, ja mēs tādiem politiķu valodās sakam, tad atjaunošana tas ir kaut kāds process, kurā ir kaut kāds mērķi un kaut kāds finansējums un uzdevums un tam līdzīgi. Bet, nu, vienkāršiem vārdiem sakot, nu, ja mēs esam kaut ko dabā sačkarējuši, tad mēs viņu arī atjaunojam. Tas ir tā pavisam vienkārši. Paldies par atbildi. Kā šādi pasākumi padara dabu labāku? Nu, teiksim, varbūt ne dabu labāku, bet drīzāk varētu teikt, ka ļauj dabai atkal dzīvot. Tas būtu, laikam, pareizāk teikt, labāks vai sliktāks. Tas, man liekas, tad vairāk ir cilvēku konstrukts izdomājums par to, kad kādām liekas, ka daba būtu labāka vai sliktāka. Nu, daba ir, vai nu viņi ir, vai nu viņas nav. Vai ne? Un dabas atjaunošana, laikam, strādā pēc principa, kad atjauno tur, kur vairāk nekas nav palicis pāri, vai kurām ir attiecīgi apdraudējuma līmenis ir tik liels, kad ir jāmēģina dabūt atpakaļ vismaz daļēji kaut ko, jā. Tā varbūt būt pareizāk teikts, jā. Ko cilvēks, parasts iedzīvotājs varētu darīt, lai palīdzētu dabas atjaunošanā? Nesačakarēt viņu primāri jau, vai ne? Respektīvi, laikam jau nav pareizi dalīt tur iedzīvotājs parastais vai politiķis vai kas, nu pēc dabā jau mēs visi esam vienādi, un respektīvi mēs esam viena no dabas sastāvdaļas, mēs esam viena no sugām, kas dzīvo šīs planētas, un sugā jau tur baigi neizšķirt to, vai tu esi politiķis lēmumu pieņēmējs vai iedzīvotājs parastais. Nu, tie lēmumi, kādā veidā mēs esam sačkarējuši dabu, jau nāk parasti no visām pusēm, ne tikai no politiķiem vai ne tikai no kaut kādiem iedzīvotājiem. Tas ir tāds notikums, kur mēs kā suga homo sapiens esam iejaukušies citām sugām pa vidu un esam kaut ko būtiski sagrozījuši. Tā kā, ko darīt? Jā, nečakarēt to, ko var nečakarēt. Jā. Es domāju, ka ļoti daudzās lietās vienkārši fundamentāli jāpārskata tas, kā mēs vispār
attiecamies pret dabu, jo mēs vienmēr esam sevi uzskatījuši par tādu radības kroni, vai ne, kad mēs esam galvenie, bet mēs kā suga laikam esam ļoti patiesībā vārga suga, mēs jau bez tehnoloģijas un bez socializācijas mēs jau īsti dabā laikam vairāk izdzīvot maz nemācētu, mēs esam tavs iemaņas sen jau pazaudējuši, bet toties mēs esam ieguvuši saprātu, mēs esam ieguvuši spēju savā starpā sarunāties un socializēties un līdz ar to izmantot tehnoloģijas zināšanas, lai izdzīvotu tur, kur mēs vienkārši bez nekā izdzīvot nevarētu. Un tāpēc mēs jau esam kā iecēluši par to radības kroni, bet ņemot vērā to, ka lielākā daļa no mūsu dzīves ir atkarīga no pārējās dabas, un mēs bez viņas iztikt īsti maz nevaram, tā kā mēs esam dabas sastāvdaļa, nevis dabas virsotne. Un ja to paradigmu maina šādā veidā, ka mēs iedomājamies, ka mēs tomēr esam tikai vieni no dabas sastāvdaļām, nevis diktējam noteikumus, tad man liekas arī tā atbilde, ko iedzīvotājs var darīt, dzīvot saskaņā ar dabu, tas jau ir primārais un galvenais. Pēc tam visas tās darbības, kas saistās ar to, kā mēs atjaunosim, kādas mēs tur instrumentus lietosim un cik mēs tam naudas veltīsim, tas jau ir sekundāri. Man liekas, primāri vienkārši saprast to, ka tā kroņa vai no tā kalna virsotnes jālien nost un jāsaprot, ka mēs esam tikai un vienīgi viena no dabas sastāvdaļām, bez kuras, starp citu, daba mierīgi varētu iztikt. To arī jārēķinās, ka mēs neesam tāda atslēgas suga, ja kura pazustu, tad arī daba izbeigtos. Tā nav. Mēs esam diezgan tāda parazītiska suga šīs planētas. Kā sabiedrība var palīdzēt dabas atjaunošanā? Sabiedrība, ja mēs skatāmies tīri formāli, tad sabiedrība tagad ir attapusies, ja tā var teikt, un sākusi, kā tas jau sabiedrībai ir raksturīgi, ar dažādu veidu kaut kādiem regulējumiem, mēģina saglābt situāciju. Ja tas Eiropas Savienības virsmērķis ir attiecīgi iedzīvināt dabas atjaunošanas regulu, kas nosaka valstīm veselu virkni visādiem uzdevumiem, kas ir jādara, lai šo dabas atjaunošanu realizētu. Tas tā kā līdzīgi, kad cilvēks attapās, kad mēs esam diezgan būtiski ietekmējuši klimatu, un pēdējo 200 gadi klimata pārmaiņas, kas ir pēdējā, cilvēks un pasaules vēsturē nepieredzēts strauji mainās, tad mēs esam pierādījuši to, kad tur pie vainas lielā mērā ir cilvēku ietekme, tad arī radās virkne ar dažādu veidu apņemšanās un dokumentiem un likumiem un kaut kādiem regulām, kas tā kā mēģina to klimata pārmaiņas tā kā mazināt vai pielāgoties. Te ir ļoti līdzīgi. Mēs arī esam attapušies tā kā pēdējā brīdī, sapratuši, kad varbūt arī bišķiņ palaiduši garām. Tad brīdī, kad mēs cīnījāmies par klimata pārmaiņām vai respektīvi mēģinājām kaut ko darīt klimata izmaiņu labā, vai labā, laikam tā būtu pareizāk teikt, tad mēs sapratām, ka šeit, Eiropā vismaz veidojot tādu ļoti industriāli, komfortablu un efektīvu vidi, kur dzīvot, mēs esam uz tā rēķina ļoti stipri samazinājuši, piemēram, bioloģisko daudzveidību Eiropā. Mēs esam ļoti bieži cīnījušies par to, lai izglābtu lietusmežus kaut kur, Āfrikā vai Dienvidamerikā, vai glābtu pandu Ķīnā, bet mēs esam palaiduši garām to, ka mēs paši savas mājas pagalmā esam ļoti daudz ko sabojājuši. Un te, ja sabiedrība sapratīs to, ka te pie mums patiesībā nav nemaz tik labi vairāk, kā varētu būt, tanī brīdī arī, ja tā sapratne mainīsies, tad arī sabiedrība varēs tā diezgan veiksmīgi uzsākt šo procesu un novest viņu līdz kaut kādam saprātīgam galam. Atkal saprotot, mēģinot saprast, ko tad mēs esam šī mūsu mājās Eiropā. Šī gadījumā es pat negribētu uz pasauli izplēsties. Pilnīgi pietiek runāt par Eiropu vai kaut par Latviju. Tās ir mūsu mājas, kurā mēs ikdienā dzīvojam, un šeit jau ir tā primārā lieta, kas ir jāizdara. Paldies! Vai cilvēkiem ir interese piedalīties šādos pasākumos? Kā tu domā? Dabas atjaunošanas pasākumos? Jā. Cilvēki ir dažādi. Man liekas, ka lielākai daļai no sabiedrības
vēl tas īsti nav nokļūst tādā vajadzību topikā. Jo man liekas, ka līdzīgi, atkal atsaucoties uz to pašu klimatu, zinātnieki par klimatu pārmaiņām sāk runāt no 70. gada sākuma, sabiedrība par to runā tagad pēdējos 10 gadus, bet nav jau tā, ka visi vienlaicīgi ir pateikuši, ok, jā, tā ir mūsu problēma, mums tagad tā jārisina. Dabas atjaunošana no tādas skaidrošanas viedokļa patiesībā pašā ceļa sākumā tikai. Tā kā es domāju, ka lielākā daļa sabiedrības vēl nemaz līdz tam nav aizgājusi, bet tie, kas ir sapratuši, tie nāk un piedalās dažādos veidos. Vai tās ir kaut kādas brīvprātīgās apņemšanās un darbības, kur viņi vienkārši nāk palīgā kādam, kas to dabas atjaunošanas kaut kādas darbas veids, un tās ir tās dabas talkas, piemēram, ja? Tur nāk brīvprātīgi cilvēki palīgā vietās, kur tā palīdzīgā roka ir vajadzīga. Ja? Ir tādi, kas pieņem lēmums, respektīvi darīt biznesu tā vai savādāk, darīt biznesu dabai draudzīgi vai nē. Tā arī ir sabiedrības iesaiste. Politiķi ar saviem lēmumiem arī iesaistās šādā veidā. Biznesam ir ļoti liela nozīme, vai viņš nākotnē darbosies tā kā saka, business as usual, vai viņš tomēr mēģinās mainīties uz to pusi, ka viņš tos dabas resursus izmantos saudzīgāk un savādāk. Tā kā tur ir baigi jāskatās no dažādiem tiem sabiedrības slāņiem un dažādām jomām, kurā vietā iesaistās. Bet teikt tā, ka tā ir tāda, tautas kustība, vai ne? Nē, protams, tur ir ļoti tāls ceļš ejams līdz tam, lai tas kļūtu pašsaprotami, ja, kad tas ir jādara. Kādu tu iedomājies dabas atjaunošanu pēc 10 līdz 20 gadiem? Pēc 10 gadiem, es domāju, viņi būs tikai tā pa īstam uzņēmumu sagriezienus. Respektīvi, pēc 10 gadiem iespējams būs katra valsts Eiropā būs beidzot vienojusies par kaut kādiem mērķiem, ko viņi grib sasniegt, un katra valsts būs uzsākusi kaut kādus pirmos soļus, lai to izdarīt. Es esmu reāls, es domāju, ka tas nenotiek tik strauji un tik ātri. 20 gadi, man ir bišķiņ bail par to, ka pēc 20 gadiem mēs jau daudz ko būsim jau tā kā pazaudējuši neatgriezeniski, jo, sugu izzušanas ātrums pasaulē ir ļoti, ļoti strauši un Eiropā tā skaitā, un pagaidām nav nekādas tendences par to, ka tas būtu tā kā apstājies vai samazinājies. Tāpēc pēc 20 gadiem mēs būsim kaut ko pazaudējuši, bet cerībā, ka tie 10 gadi nepaies vienkārši kaut kādos bezjēdzīgos politiskos tirgos, bet kaut kādās jau rīcībās. Es domāju, ka būs redzams izmaiņas. Ja man prasa, kur tās izmaiņas būs redzamas, es domāju, pirmais, kur tas būs redzams, ticamākais pilsētvidē. Jo pilsētas tomēr ir tā vieta, kur mēs turpināsim dzīvot un turpināsim tiekties uz pilsētām, urbanizācija un cilvēku koncentrācija lielās pilsētās. Es domāju, ka turpināsies nākotnē, tas diez vai ir izbēgams, un izmaiņas pilsētvidē būs, laikam, pirmās, ko cilvēks arī pamanīs. Respektīvi, pilsētu publiskās telpas kļūs zaļākas, transporta struktūra mainīsies pilsētās, respektīvi vairāk akcents būs uz pārvietošanos ar sabiedrisko transportu vai ar kādu vidēji draudzīgāku transportu, nezinu, divriteni vai kaut kādiem elektroskūteriem vai kaut ko tam līdzīgu. Dažāda veida mūsu pašu atkritumu pārstrādes iespējas un attīrīšanas iespējas būs kaut kādas pārveidotākas nekā viņas ir tagad. Ja? Es domāju, ka pilsētvide būs pirmā, kur pamanīs. Otrais, visticamākais, kas tu jutīs šo dabas atjaunošanu un pārkārtosies atbilstoši tev, visticamākais būs lauksaimniecība. Tāpēc, ka tāda otra nozara, kurā būs jāmainās tam biznesa modelim, lai vienlaicīgi gan dabu saglabātu, gan arī spētu izaudzēt pārtiku mūsu pašu patēriņam. Ja? Tā būs otra vieta, kur mēs redzēsim pārmaiņas. Vislēnāk, laikam, tas atnāks mežsaimniecībā, tāpēc, ka mežsaimniecībā tas biznesa cikls ir ļoti garš, ja? Tur 160-100 gadu, un tur gan sugu nomaiņa atbilstoši klimata pārmaiņām, gan arī tā saimniekošanas metodas, iespējams, ka mēs tur to manīsim mazāk. Ja? Bet es domāju, ka pilsētvide, pārtiks patēriņš, lauksaimniecība, tas būs tas, kurā šī dabas atjaunošana vistiešākajā veidā nāks iekšā un radīs kaut kādas izmaiņas. Ja? Vai 10, 20, 20 gadi noteikti, 10 gadi, es domāju, tas tāds iešūpošanās periods būs. Ja? Kā tu domā, kas ir labākais paņēmiens, kā piesaistīt iedzīvotājus kopt dabu vai iesaistītos
šajos pasākumos, kā dabas atjaunošanā? Redzi, pārsvarā jau dabu tur īsti kopt nevajag. Ir vietas un lietas, kurās vislabākais ir cilvēks vispār nejaucās iekšā, un tas ir labākais risinājums. Tanīs vietās, tur, kur mēs kaut ko esam reāli sačakarējuši, tur tā rīcība vajadzīga diezgan fundamentāla un ātra, bet kā vislabāk iesaistīt, es domāju, ka jebkurās izmaiņās vienmēr strādā divi principi. Izglītošanas un pātagas. Respektīvi, lielākā daļa no cilvēkiem patiesībā, ja viņiem māk pasniegt informāciju viņiem saprotamā veidā un iedvesmot viņus kaut kādu rīcību, viņi pat tad, ja viņi ko nedara, viņi sāk darīt, jo viņi vienkārši to nezināja. Ka tas ir jādara, viņi piekrīt tam un dara. Vienmēr sabiedrībā ir kaut kādi, nezinu, tur es ceru, ka tie ir 10-15%, kaut gan citi jau saka, ka bišķiņi vairāk, 20-30% cilvēku, kuriem vienīgais ietekmēšanas veids ir pātaga. Respektīvi, sodi, aizliegumi, ierobežojumi, represijas. Ja? Tas ir tas, kas viņiem liek mainīties. Es esmu optimists, es ceru, ka tas cilvēks skaits, kam tā būs jārīkojās, kļūst tikai mazāks, respektīvi viņi ir tiem 10-15% grozās un tiem nekā savādāk kā ar likuma spēku piespies kaut ko darīt savādāk nekā viņi dara līdz šim. Tas būs risinājums, bet pārējiem izglītošana. Tikai un vienīgi skaidrošana, izglītošana, kas ir patiesībā ļoti sarežģīts darbs un ļoti grūti realizējams. Tas nav tik vienkārši. Tas nav tā kā skolā atnākt, atver mācību grāmatu un izlasi no šejienes iemācies no galvas. Ja, un tad būs. Te ir tā, ka sabiedrība grupas ir dažādas, uztveres ir dažādas un veidi, kā pastāstīt, ir visdažādākie. Un tas prasa beigos resursus, gan cilvēku, gan laika resursus, gan naudas resursus, lai to visu izdarītu. Tā kā, ja neveltīs laiku izglītošanai, tad sabiedrības iesaisti tur praktiski nenotiks. Respektīvi, mūsu politiķiem baigi patīk vienmēr pirmo izvilkt pātagu un teikt, ka tagad būs tā, un tas parasti tiek sagaidīts ar kaut kādu pretreakciju un nekad nerealizējās. Tā mēs mīlam darīt, kaut gan jādara patiesībā pilnīgi otrādi. Tā kā izglītošana, informēšana numur 1 un tikai pēc tam pātaga. Vai redzi kādu progresu šādiem pasākumiem, kas līdz šodienai ir bijuši, piemēram, kā talka? Talkas es redzu visbiežāk, un tur es arī redzu vislielāko progresu, bet es esmu realists. Talkas un talku kustība dabas atjaunošanā ir ļoti neliels procents no tā, ko patiesībā varētu izdarīt. Man liekas, ka daudz lielāku efektu dod kaut kāda veida maksājuma struktūra pārkārtošana par labu dabai draudzīgiem procesiem. Tas, kas attiecās uz kaut kādiem maksājumiem lauksaimniekiem par zemi apsaimniekošanu, tas, kas attiecās uz kaut kādiem maksājumiem biznesam par kaut kādu savādāku veidu biznesa veidošanu, kaut kādām rīcībām, kas atbalsta dabas atjaunošanu, tur tas ir tā kā efektīvāk un labāk redzams un lielākās platībās. Ja. Talkas, es piekrītu, talkas ir ļoti jauks veids, kā pavadīt laiku dabā. Tas ir ļoti labs veids, kā izglītot cilvēkus, kas ir atnākuši to talku. Tikai vienīgais vienmēr es paturprātā to, ka tie cilvēki, kas jau stāv man priekšā talkas sākumā, viņi jau kaut ko par to visu zina. Savādāk ir tad, ja atnāk kaut kādu uzņēmumu pārstāvu. Tur bieži vien lielākā daļa no tiem uzņēmumu pārstāvjiem, kas tur ir pretī, viņi nosacīti brīvprātīgi piespiedu kārtā uz turieni ir atzīti, tāpēc, ka tas ir viņu korporatīvais pasākums, tas ir uzņēmumu korporatīvās kultūras sastāvdaļa, ka viņš šādās talkās piedalās. Un tur ir tā, ka tiešām, kad tu sāc stāstīt, tad lielākā daļai cilvēku tā ir pirmā dzirdēšana. Tas ir baigi tādi interesanti. Un tie uzņēmumi, kas atnāk uz talkām nākamreiz, gan izatiem, pašiem cilvēkiem, viņiem jau vairāk tas nav jāstāsta. Viņi jau zina, kāpēc viņi tur ir, kāpēc viņi to dara un kāpēc tas ir svarīgi. Pirmo reizi visi klausās atvērtām mutēm, domā, tiešām tas tā ir. Ja? Pēc tam jau ir pavisam cita tā reakcija. Tā kā tur es redzu to ieguldīto darbu. Ar katru nākamo gadu vien tie paši cilvēki atgriežoties kļūst gudrāki un gudrāki. Bet talka, tas ir jāatzīst, tas ir ļoti maziņš procentiņš. Jā. Man vairāk gribētos, ka tas būtu sasaistīts ar ekonomiku, ka tas būtu dabas atjaunošana būtu izdevīga, nevis tā kā piespiedu līdzeklis no politiķa puses. Vai ir kādi šķēršļi, kuri ir jāpārvar, lai padarītu dabu labāku? Protams, tradicionālais šķēršļi, nauda, laiks un vēlēšanās to izdarīt. Tā kā ne ar ko dabas atjaunošana neatšķirās no jebkura citu pārmaiņu procesu. Tam ir jābūt kaut kādām virzītājam, spēcīgam.
tam jābūt ir finansējumam, pilnīgi noteikti, un jābūt ir cilvēku vēlmei to darīt. Ja. Tā kā tie ir klasiskie šķēršļi. Es domāju, ka patiesībā tos īstos šķēršļus un tās īstās lobiju cīņas par to, darīt to vai nedarīt, mēs jau tikai vēl izjutīsim, jo dabas atjaunošanas regula ir ļoti svaigs dokuments, viņš ir nesen kā pieņemts, un daudzas valstis vēl to savu rīcības programmu nav izdomājuši, un tanī brīdī, kad izdomās, tanī brīdī tikai sāksies tā īstā šķēršļu izpeldēšana virspusē, kurā vietā būs kāds spēcīgāks lobijs, kas teiks, ka nē, ka tas business as usual ir labāks nekā tas, ko jūs te mēģināt. Citi atkal apelēs pie tā, ka tas kaut kādā veidā pazemina cilvēku dzīves kvalitāti, palielina nabadzības līmeni kādā valstī vai neļauj izaudzēt, teiksim, kvalitatīvu, lētu pārtiku, lai pabarot iedzīvotājus. Es domāju, tos argumentus mēs dzirdēsim visdažādākos visā šajā stāstā. Un man ir bail, ka tie dabas aizstāvju argumenti parasti tur pazūd tanī kopējā troksnī, jo nav jau tā, ka dabai būtu baigi spēcīgais lobijs. Dabai lobijs ir iedzīvotāji, kuriem tā daba rūp. Un viņi vienmēr būs vājāki par tiem, kuriem rūp kaut kādas biznesa intereses, piemēram. Tā kā tur tos īstos šķēršļus mēs vēl tikai redzēsim. Bet es domāju, ka tas būs vienkārši nesapratne, naudas trūkums, laika trūkums, politiskās gribas trūkums, tas viss tur parādīsies. Jau parādās un parādīsies vēl, jā. Kādas ir veiksmīgākās darbības, kas sasniegtas dabas atjaunošanai pilsoniskā iniciatīvas rezultātā? Daru labu dabai, jā. Tā ir kustība, kas principā ir balstīta uz pilsonisko iniciatīvu sākotnēji. Tagad tur ir atnācis arī biznesa sektors iekšā, bet sākotnēji tās bija tikai un vienīgi brīvprātīgas talkas ar brīvprātīgiem dalībniekiem. Rezultāti, man liekas, ka ir tā, ka var saukt tādu pilnīgi konkrētu rezultātu. Piemēram, šīs te dabas talku rezultātā mēs esam saglābuši, piemēram, vienas ļoti retas Latvijā sastopamas sugas atradnes, kuras ir tikai 2. Tad Igaunijas rūktlapi, tāda puķīte, kas auga tādos slapjās meža pļaviņās, un 2 vietās Latvijā vispār tāda atradne ir, un tās atradnes ir sakoptas dabas talku rezultātā. Tas ir tāds maziņš taustāms rezultātiņš, bet vispār jebkuras tādu pilnībā degradētu biotopu atjaunošanas sākums ļoti daudz, kur tieši dabas talkas. Tāpēc, ka tur ar lielo tehniku un kaut kādām tādiem moderniem tehnoloģijām iekšā netiek, tāpēc, ka tur ir pārāk slapš, pārāk aizaudzes, pārāk grūti darba apstākļi, tad pirmie gadi ir brīvprātīgo darbs, jā, tas ir tīrais roku darbs, smags darbs, bet pēc tam, kad tu atgriezies tajā teritorijā pēc gadiem 3, 4 vai 5, tu redzi, ka tur viss notiek, tas biotops ir atguvis savu to iepriekšējo labvēlīgo stāvokli, un tu zini, ka tas ir izdarīts ar cilvēku rokām un brīvprātīgo palīdzību, un tas ir vistaustāmākais efekts, ko dod šī te talka, bet vienmēr ir jāatzīmē to, ka talkas nekad nav bijušas tādas, līdzeklis, lai izmantot vienkārši bezmaksas darba spēku. Pirmkārt, viņš nemaz nav īsti bezmaksas, jo tā vieta pirms tam ir jāsagatavo, lai talkotu. Talcinieki noteikti jāpabaro. Viņiem ir jāiedod tas izglītojušais moments, kur arī tiek iesaistīti cilvēki, kuru darbs arī tiek apmaksāts. Tā kā tas ir tikai nosacīti, viņi ir bezmaksas. Ne? Tur ir pietiekami daudz laika un naudas ieguldījis, lai tā talka vispār notiktu. Bet talka vienmēr primāri bijusi dabas izglītības elements, nevis darba elements. Izglītot cilvēku par to, viņš padara to darbu savām rokām, tad viņš aiziet, pastāst tur ģimenē vai darba kolektīvā vai vēl kaut kur, kad redz, mēs šitā darījām. Un bija forši un prasa, kāpēc, un tāpēc kā. Un tad viņam ir tā argumentācija, kāpēc viņš tur ir bijis un ko viņš tur ir saglābis, vai ko viņš tur ir mēģinājis glābt. Tā kā izglītība primāra, man liekas, tas izglītības komponente, tas galvenais, kas no tām dabas talkām nāk ārā. Un tikai pēc tam tas biotopu atjaunošanas fakts, ja, vai uzturēšanas fakts. Jā. Vai tu pats esi kādreiz piedalījies kādā no dabas atjaunošanas pasākumiem? Jā, es viņus organizēju. vismaz tādā reģionā, kur es strādāju, tas ir viens no maniem pamatdarba pienākumiem. Tā kā es piedalos dabas talkās katru gadu 11 dabas talkas dažādu veidu biotopos, un tas ir tikai, kas attiecās uz Ķemera Nacionālo parku vai uz Pierīgas reģionu, ja tā var teikt. Bet mēs tādi esam 4 reģioni, vismaz dabas aizsardzības pārvaldē, un katrā no šiem reģioniem katru gadu notiek šīs te talkas, kas ir mērāmas 10 pēc skaita, un
Man ir vesela virkne kolēģiem, kas to dara tā kā regulāri. Tas ir tā kā mūsu pienākums. Jā, es esmu piedalījies dabas talkās, jā, daudzās. Vai vari mazliet pastāstīt, kas ir Daru labu dabai tā kustība? Tu pareizi teici, tā ir kustība. Tā ir kustība patiesībā, kur pirmsākumi meklējami Pasaules dabas fonda un dabas aizsardzības pārvaldes kopēji izveidotā tā kā iniciatīvā. Un es domāju, ka tā ideja vispār par talku, jo talkus mēs pazīstam tā kā kad ir lielā talka. Tad pavasarī nokūst sniegs, parādās citi izmest atkritumi, un tad mēs savācamies, nākam kopā un vācam tos atkritumus. Šī te lielās talkas ideja, kā darbība kopums, ir pāraudzis uz dabas talkām, un atkritumu vietā, kaut gan atkritumus arī pa laikam mēs pavācam cittenīs vietās, kur tie biotopi tiek atjaunot, tur vienmēr ir atkritumi kaut kur. Mēs vienmēr viņus atrodam, vienmēr savācam. Tā dabas talku kustība ir izaugusi no lielās talkas, no domas par to, ka cilvēks vajag izglītot un vienlaicīgi saukt palīgā, lai dabu atjaunot. Tiek izveidot platforma, kurā tiek savākt kopā vietas un darbi, kas ir jādara. Kontaktpersonas, ar kurām sazināties, lai tos darbus norganizētu. Pretīm ir vesels cilvēku kolektīvs, kas nodrošina tās darba vietas. Un attiecīgi tad jebkuram, sākot, no ģimenes un beidzot ar milzīgu darbu kolektīvu, ir iespējams izvēlēties vietu, laiku un veidu, kā tādīs dabas talkās piedalīties un darboties. Tā kā, jā, tāda īstumā ir tā kustības idejas, un te laikam liels paldies arī Pasaules dabas fondam, kas ir mūsu ilgadējais partneris šī kustībā, un Pasaules dabas fonds mums parasti pienes to globālo skatījumu klāt par to, kā vispār daba pasaulē jūtās, un kā vide jūtās, un kas tur būtu jādara savādāk, tā kā viņi nes to globālo redzējumu, un mēs stāstam to lokālo, un tad visi kopā strādājam, un tas rezultāts veidojās. Kā tev pašam liekas, vai cilvēkiem ir ļoti svarīgi tā kā šķirot atkritumus, lai nepiesāņotu vidi un tam līdzīgi? Ja tic aptaujām, tad es nezinu, tagad kādas ir tādas pēdējās, bet vienas no aptauju rezultātiem, ko es redzēju pirms pāris gadiem, man bišķiņ lika smaidīt. Tas gan bija brīdī, kad Rīgā nebija sakārtot atkritumu šķirošanas sistēmu. Tur bija tā, ka tie jautājumi bija diezgan viltīgi noformulēti. Vai tu vēlies šķirot atkritumus, vai tu gribētu? Atbildēja 60% cilvēku ar jā. Jā, mēs gribētu. Un otrs jautājums, vai tu šķiro? Tad bija atbilžu varianti jā, bija kādiem 40%. Respektīvi, starp vēlmi un varēšanu, starp vēlmi un darīšanu diezgan liela atšķirība. Un tiem 40 vai 60%, kur tagad šķiro, un labi, kad, piemēram, lielākajā Latvijas pilsētā Rīgā beidzot arī ir izkustējies arī šo šķirošanas punktu un vietu jautājums, kad tev rodās tā infrastruktūra klāt. Jo, piemēram, Vidzemē bija tā, ka Vidzemes reģionā tā šķirošanas infrastruktūra bija sen jau tā kā norma jau daudzās pilsētās, jo tur vienkārši bija ļoti progresīvs atkrituma apsaimniekotājs, kas to nodrošināja. Es domāju, tiem cilvēkiem, labi, es teikšu lielajai pusē varbūt, tiešām tas ir svarīgi, viņi to grib darīt. Mazā puse no cilvēkiem to arī reāli dara. Dažādu kvalitāti, protams, jā, kā ir šķirot, bet ņemot vērā to, ka 20 gadus atpakaļ mēs vispār neko nezinājām par atkritumu šķirošanu, vispār par to pat nerunājām, tad 20 gadu laikā panāk progresu, kad lielākā daļa pusi no cilvēkiem par to ir dzirdējuši un kaut ko dara. Tā ir tāda pasaules, man liekas, ka prakse, kad lielas, milzīgas pārmaiņas sabiedrības uzvedībā notiek 2 paudžu laikā. Respektīvi, tas nozīmē, tas ir līdz 40 gadiem. Kamēr ievies tā, ka tas ir vienkārši pašsaprotami, ka to dara visi. Lielai daļai cilvēki ir svarīgi šķirot atkritumus, jā, bet atkritumu šķirošana, diemžēl, ir tikai viens no veidiem, ko vispār var darīt, lai tu pats dzīvotu vidē draudzīgāk. Jā, tas ir tā aizberga virsējā daļa. Kā tev pašam šķiet, kas ir tas labākais veids, lai piesaistītu cilvēkus? Piemēram, sociālie mēdī vai kaut kādas afišas vai avīzes, kur var pastāstīt, kas ir dabas atjaunošana un piedalīties tajā?
Man liekas, ka mūsdienu sabiedrībā lielākā problēma ir tieši informācijas apjoma daudzums un sadalīšanās pa burbuļiem. Jebkura marketologa sapnis, man liekas, ir ielīst slēgtajos cilvēku sociālajos burbuļos, lai iebarot viņam savu produkciju. Viņš tur vienkārši netiek iekšā, tāpēc, ka viņš nav šī burbuļa sastāvdaļa. Mums ir ļoti viegli uzrunāt cilvēkus zaļajos sociālajos burbuļos, respektīvi tie cilvēki, kas seko kaut kādām zaļo organizācijām vai nezinu, dabas aizsardzības pārvaldē, vai tur tik izmet to ziņu, un tas viss aiziet. Ārpus šī burbuļa ir pilnīgs vakums, tur izrauties nav iespējams. Tas nozīmē, ka ir jāmeklē citi veidi, kā uzrunāt cilvēkus. Tas, ko mēs darām, piemēram, mēs uzrunājam cilvēkus caur tiem vietējo kopienu burbuļiem. Nu, respektīvi, ir Facebook grupa, nezinu, Kaugur iedzīvotāji, ir Facebook grupa, te Lapmešas ciems, vēl kaut kāda. Mēs esam tur kā iekšā, kā šo grupu dalībnieki, nevis dabas aizsardzības pārvalde, bet konkrēti mūsu darbinieki tur ir iekšā, un caur viņiem šī informācija tika izplatīta. Un tas arī cits strādā, nu turienes arī cilvēki nāk ārā. Vai strādā afišas kaut kādu outdooru uz ielām un tādas sociālās reklāmas, ko tu redzi pieturās, par kaut kādām asām sociālām tēmām visticamākais strādā. Nu, tur nezinu, tur ziedot kaut kādiem vai no bērniem, vai slimiem cilvēkiem, vai nezinu, kaut kādām dzīvnieku patvērsmēm. Tas strādā. Vai strādātu piesaistīt dabas atjaunošanu, es domāju, ka nē, jo tā nav vēl sociāli asa problēma. Tā kā paliek tikai vienīgi darbs šī te sociālo tīklu vidē, ar domu, kad mēs uzrunājam vietējās kopienas vai mēģinam tikt citos burbuļos iekšā. Jo ar zaļo burbuli nav problēmas, problēma ir ar citiem burbuļiem. Tur jātiek iekšā, lai tu varētu uzrunāt. Un tas ir baigi grūti, un tas jau nav tā, ka tā ir tikai mūsu problēma, tā ir vispār mūsdienu marketinga problēma, ja, lai tiktu iekšā tur, kur kādreiz varēja tikt caur reklāmu televīzijā, piemēram. Man liekas, ka reklāma televīzijā vispār, man liekas, nestrādā vairāk. Es nespēju iedomāties, vai tas vispār ir kaut kāds rīks, ko uzrunāt cilvēkus. Bet, sociālajā tīklā, jā, tie ir, man liekas, tas mūsdienu galvenais izaicinājums un veids vispār, kā uzrunāt cilvēkus. Jā. Vairāk man jautājumu sagatavot vairs nav, tā kā paldies par interviju un tiekamies kaut kad nākošajā reizē. Tiekamies dabā. Jā. Un tiekamies talkās. Tā. Jā, paldies tev. Esam Jūrmalā, lai uzzinātu vietējo iedzīvotāju domas par dabu pilsētvidē un dabas atjaunošanu. Vai viņiem tas vispār ir svarīgi? Vai jums patīk Jūrmalas daba? Visu mūžu dzīvo Jūrmalā dabanē, mēs esam laimīgi. Jā. Un ko jūs darat, lai palīdzētu Jūrmalas dabai? Ko mēs darām? Pagaidi, vienīgais, ko es varēju pasakīt, es škiroju šausmīgi atkritumus. Un man meita arī škiro, un viņa drēbes aiznes uz to skapi, mēs visu darām godīgi. Jā. Un vai jums liekas, ka citi iedzīvotāji arī tā dara? To es nevaru pateikt par citiem. To es nezinu, kā. Pieņemsim, Aija arī var pateikt, ko viņa var darīt, bet tā es par citiem nezinu, ko tur kaimiņi dara. Un kas jūs motivē palīdzēt dabai? Kas pašam sava sirdsapziņa, kas tad var tur motivēt? Tikai paša sirdsapziņa. Ja tā ir vajadzīgs, tā ir vajadzīgs. Jā. Paldies. Jā, lūdzu, bērni, lūdzu. Vai tev patīk daba? Jā. Un vai tu šķiro atkritumus? Nē. Un kāpēc tev liekas, ka tā kā šķirot atkritumus, tāpēc tas ir forši? Jā, jo tu palīdzi ļoti stipri dabai un citiem cilvēkiem. Bet tu nešķiro atkritumus? Jā, jo man nav brīva laika, diemžēl. Okay, jā. Un kas tev palīdzētu? Tā kā, ko tu gribētu darīt, lai palīdzētu dabai? Ja tev būtu laiks? Es šķirotu atkritumus. Un nezinu, laikam, ka tikai šķirotu atkritumus. Vai tu ietu talkā? Jā, arī. Jā, un kas tevi motivē palīdzēt dabai? Mani motivē tā doma, ka ja es palīdzēšu dabai, tad laikam, ka jau es palīdzēšu arī pats sev. Kādi jautājumi interesē? Par Jūrmalas dabu. Vai jums patīk Jūrmalā daba? Jā. Vai jūs kaut ko darat, lai tai palīdzētu? Kaut ko. Nepiegružoju. Vai jūs piekrītat, ka iedzīvotājiem vajadzētu iesaistīties dabas atjaunošanā?
Nu, tas tā, 50/50. Tik daudz, lai paši ar sevi aiz sevis savāc. Un tā, ka būs aiz sevi savākuši, tad jau daba pati tiks galā. Un kā jums liekas, kā varētu uzrunāt iedzīvotājus savākt aiz sevis? Nezinu, domāju, tas ir mājās ieaudzināts. Ja tu aiz sevis vāc, ja tu mājās vāc, tad necūkos, tad arī ies ārā kaut ko necūkos. Nu, čau! Mēs šodien atrodamies Jūrmalas jauniešu iniciatīvu centrā. Un ar mani šodien podkastā ir pievienojušās. Mēs esam komandas biedrenes, kuras kopā ar Rēziju veidoju šo podkāstu. Es esmu Anastāsija. Jā, es esmu Estera Felicita. Un vakar podkāstu ietveros mēs apmeklējām talku, kas notika Ķemeru Tīrelī, kurā ietveros iedzīvotāji, jaunie reindžeri un vienkārši entuziastiski talkotāji kopā ar ekspertiem devās un tīrīja pļavu, jo tur aug aizsargājams augs, kas ir tikai 2 vietās Latvijā. Un tā man bija jauna informācija, jo es nezināju ne par šo augu, ne par tādām talkām. Un, manuprāt, šis ir brīnišķīgs veids, kā iedzīvotājiem iesaistīties un palīdzēt atjaunot dabu un arī uzzināt jaunas lietas, jo tas tiešām bija ekspertu pavadībā. Un arī es intervējot gan ekspertus, gan iedzīvotājus, uzzināju daudz ko jaunu un tiešām bija tāds dzirksts no tiem cilvēkiem, ka viņi tiešām to dara ar prieku. Un tātad šodien mēs piedalījāmies aptaujā, jautājumus Kauguru iedzīvotājiem, un mēs uzzinājām, daudzi arī piedalījās mūsu aptaujā, atbildēs mūsu jautājumiem, bet daži pateica ne, ka viņam tas nav interesanti. Un no tā mēs varam laikam secināt, ka viņam īpaši nerūp daba, viņi negrib par to rūpēties, viņam nav interesanti. Un šodien es uzzināju, ka daudz cilvēki grib palīdzēt mūsu dabai, bet viņam nav laikam vai iespējas, vai laika, vai vēl kaut kā. Jā, bet man šodien podcastu studijā atnāca viens daru labu dabai, viens organizators, kā var teikt, Arturs. Un es arī uzzināju, kas īsti ir tā kustība, ko viņa ļoti labu dara tā kā videi. Un es vairāk arī iepazinu, varētu teikt, tā dabu. Bet sakarā par vakardienas talku bija ļoti, ļoti augsts laiks, bet ja nu rokās ir grābeklis un te jau sāk strādāt, te jau viss ir kārtībā. Un tā arī tā dabā paliek tāda tīrāka, tā kā jā. Es aicinātu arī visus pārējos apdomāties par dabu ietekmi, jo jā, tie talkā bija augsti, bet mums arī viena sieviete piedāvāja grābekli. Mēs gan atteicām, bet bija skaisti redzēt, kā cilvēki sanāk kopā, un viņi arī pieminēja to kopā būšanu kā vienu no svarīgākajām daļām, kas patika. Turpat bija sunītis, un tad nākamajā dienā ejot pie iedzīvotājiem un redzot, ka daudz saka, ka nē, nav laiks. Tas bija bēdīgi, bet arī, protams, saprotami, bet es aicinu ikvienam savā ikdienas dzīvē atrast to mazo momentiņu laiku dabai. Bet gribu pievienot, ka mūsu aptauja jaunieki cilvēki, jaunieši, pārsvarā gribēja piedalīties tur talks, palīdzēt dabai, bet tādi vecāki jau omītes, viņi negribēja, viņi nerūpējas par mūsu dabu, tāpēc var secināt, ka laikam mūsu paudze ir vairāk pieredzes tajā joma. Jā, es tieši tam arī tā kā piekrītu, jā. Klausies nākamo Daba teica epizodi. Zini ko?